Tā, te vēlos pastāstīt par kameru, kas ir ar tādu funkciju, kad ieslēdzās sirēna, ja, tā, kad ir kaut kāds notikums, teiksim, ir šķērsota līnija, vai ir iekļūšana zonā, vai ielaušanās zonā, ir šāda te Hikvision kamera, ja, kas ieslēdz trauksmes sirēnu un gaismas signālu un arī balss signālu, ko balss paziņojumu, dažādi varianti ir. Un tad varbūt es esmu redzes zonā kamerai, bet es vēl neesmu ielaušanās zonā. Un tagad, kad es iešu tur, tad kamerai būtu jānostrādā. Sveiki! Ja, kamera nostrādā. Nostrādā šī sirēna. Un sanāk tā, ka šī ir tāda tā kā apsardzes mini sistēma un ļoti efektīva. Bet tai var būt kaut kāds mīnus, ka šī kamera nostrādā arī tad, kad notiek kaut kāda legāla darbība, ja, kad ir cilvēki, kas tur drīkstās atrasties. Un tādā gadījumā var izmantot vai nu grafiku, pēc kura šī kamera ir apsardzes režīmā, teiksim, naktī apsardzes režīmā un dienā nav. Bet grafikam ir viens mīnus, ka varbūt dažādi laiki, kad vajadzētu likt uz apsardzi. Un tad ir tāda, varbūt, iespēja panākt to, ka šī kamera nostrādā vienlaicīgi ar to, kad tiek ieslēgta apsardze objektam kopumā. Un tad ir klasiskais apsardzes panelis, teiksim, dod signālu uz relēju, kurš šeit signalizācijas ieejā dod signālu, ka ir uzlikts apsardzes režīms. Kāds demonstrācijas izmantošu to, kad es parādu, ka lūk, signāls tiek iedots tā, ka vai nu ķēde tiek noslēgta, vai ķēde būs vaļā. Un šajā gadījumā, ja uzliek uz apsardzi, šis relējs, piemēram, atver kontaktu un NVR zina, ka ir uzlikta apsardze un nodod šo informāciju kamerai, un tad tikai kamera darbosies kā šī sirēna arī. Ja, un paskatīsimies, kādi iestatījumi tur ir vajadzīgi. Tas ir, ko redz šī kamera, tāds plats leņķis, 2 objektīvi, veido vienu platu 180 grādu leņķi. Un ejam uz iestatījumiem, un kas mums ir jāzina. Tātad, te, kur ir angliski events, piemēram, esam ieslēguši perimetra apsardzi, un, piemēram, šeit ir intrusion, ielaušanās, un šeit ir zona, uz ko šī kamera reaģē. Un tā kā šeit ir kontakts aizvērts, tagad apsardzes režīms nav. Es viņu padaru atvērtu. Ja. Tad ieraksta iekārti, NVRs, zina, kad ir apsardzes režīms, un šai kamerai arī tiek nodota šī informācija. Un tad varbūt es esmu redzes zonā kamerai, bet es vēl neesmu ielaušanās zonā. Un tagad, kad es iešu tur, tad kamerai būtu jānostrādā. Sveiki! Ja, kamera nostrādā. Nostrādā šī sirēna. Šī ir uz klusā režīmā uzlikta sirēna. Viņu var uzlikt ļoti skaļi. Vienkārši demonstrācijas nolūkā netaisam trobeli. Un tagad aizvērsim šo te, atkal noslēgsim ķēdi. Un pārbaudīsim vēlreiz, vai nostrādās šī sirēna, tad, kad mēs atkal iziesim te priekšā. Tātad ejam priekšā. Esam ielaušanās zonā, un kamera nenostrādā. Lūk, tāds variants.